Tu vispār saproti, kas šodien notiek? Pagaļ, man tev izskaidrot. Šito dienu mēs esam gaidījuši 2 gadus. Šī diena ir beidzot pienākusi, es tam neticu pat. Es reāli tam neticu. Šodien ir tā diena, kad mans lielākais fans izvinzinās mani un Valteru ar motocikliem. Šito mēs jau esam plānojuši vismaz gadu. Beidzot visas zvaigznes ir sakritušas un šodien mēs to darām. Lecam iekšā drapakā un kapājam uz vērgalu. Labi, mēs braucam. Mazā ieprāpšībā tagad brauksim mēs pie mani. Palīdosim gaismas atrubā būs te pa bādi. Mēs tik augstus gaisā, tu mūs nekad neaizskāri. Tātad, mēs esam Liepājā. Es tagad braucu pakaļ Valteram Klēpim. Mums Roberts, mans slepenais pielūdzējs, mans YouTube lielākais fans, mums ir piedāvājis braukāt ar močiem. Un pēc 4 neizdevušiem mēģinājumiem mēs esam 5. reizē saņēmušies un tagad braucam un tagad notiks. Assalamu alaikum. Labdien! Labdien! Jūs esat mans instruktors šodien? Jā, nevajag, bet braucam. Zinu, kur jābrauc. Kas man jādara? Tu jau zini. Griez atslēgas, spied pedāļus. Zinu, kur jābrauc, jā? Es tikai zinu, ka pusstundu jābrauc un mums pēc 20 minūtēm jābūt. Kavē kā parasti. Nē, es nemaz netaisījos būt 11 tur. Es nezinu, es īstenībā esmu gatavs tam šodien pat. Kāpēc? Es nezinu, nav tāds jau kā, ka jā, šodien esmu gatavs domāt par to, kā man jāmauc moci. Bet, nu, mēs mauksim ar močiem. Viņš man atsūtīja ķipa bildi, kā viņš viņu stelē, ka viņš teica, ka viņš pirmo reizi skrūvē ķipa moci. Un es teicu, mums jāuztraucās, viņš tāds, nu jā, nu bišķiņ. Tā ir viss. Tik labi. Cik pozitīvi iedeva tādu foršu tā sajūtu. Nostalģija. Jā. Nostalģija bišķi skan. Disconnected. Stalker. Bluetooth mode. Connected. Someone. Kaut kas tev tur nav ar to. Šis Bluetooth devices, ko... Nā, šķiet viens ir. Paņem man somā, ja? Tad tā jau bardečokā gan jau, jā. Jā, tad tā ir bloks iekšā. Tā pat nekā nav. Pats troģis te nav. Wow. Tas ir nabadzīgi. Te ir DSC ofā. Tā mašīna sapist vienkārši. Nedod. Matīs jau ir braucis, tā izskatās. Netak, domāju. Zem jau uzrakņāt, vai Roberts nopircis sev jaunu. Viņš tā ruča kraust, tā nav polo, es domāju. Nu, nāc, Rob, tev jāfilmējās. Jā, labi, ka lietas līst, ne? Jā, tieši. Mēs braucām un sākā ceļam lietas līst. Nu neko darīju, zinu es kāsi, jūtos kā rastam pāri. Viņai no sīdas sāni, tas laikam bija no mani. Tas nebija speciāli, bet mēs laikam visi pali. Var redzēt viņas acī, ko nākam no viņa darīja. Mazai lielais cenu punkts. Viņai patīk pakirtīt tas bults. Tā iztais atvaiko man uz gults. Viņš padara mani stulbas paliek tuls. Paskaties, kāds sev motocikls ir. Šīķi. Jā. Nenospīsimies šitā? Nē. Es nezinu, es viņu vakar saskrūvēju, bet es parasti neskrūvēju motociklus. Cik es zināju, tik es tur saskrūvēju. Sliktākā gadījumā jums priekš amortizācija izkritīs ārā. Sliktākajā gadījumā. Tas Labrīt ir arī visiem. viss pa lielam, kas var notikt. Esam ieradušies trasē. Vai labs dropbox, paskaties, kur
Valters ir ļoti pamodies, sēdienas rītā un gatavs braukt ar šito aparātu. Jā, tad tu jau nopietni pieiet štelē. Viņš teicām, tā kā pro raideriem visi sagatavots. Jā, jums drēbs jau nav jāmeklē, jums motocikls atvests, treneris, mehāniķis, forums. Džeka atbrauc apģērbjās un gāž, kur vēl labāk. Eko ir īsti drapāks. Tas ar 4 riteņiem vai kas tur? Jā, tie zin kā mauc, tie vispār nekad nečīkst. Šitie te. Galīgi miseni. Raudas, atbrauc kodricikls, tur čakarētrās. Tur Džek normāli uzkāpjam piļī tikai. Robs ar šito drapāk visā? Jep. Es reāli, man būtu bail. Es nezinu, vai derēs. Man jau maziņas kājiņas. Man jau arī atšam liels. Jā, viņam jau. Zāba galvenais jau var. Ceļsargiem jau var iztikt arī. Cik jums sarežģīti ceļsargi ir. Mums tur tāds viens tādu ļodiņu un viss pietiek, tad Džekiem vajag augsts. Tie kaut kādu vecu fāters ceļsargi. Kur atsipīsies, viņš šeidīs rību. Es sākumā var vismaz iemācīties pabraukt normāli. Nu, tāpēc vajag apģērbties vienkārši. Jā, nu tu apkrīt. Sākumā apģērbies un tad tiesim tālāk. Tik pozitīvi treneri netādi, ja nu tu apkrīt. Es domāju, ka es uzkāpšu virsū un tā ir tā izvēle. Kā aizies pa diedziņu. Es tev atvedu visu aprīkojumu. Zin kā, mēs jau baigi maz vēlkam, ir daudz, kas vēl tur visādas tās bruņas, ka tur elkoņi un viss pārējais. Jā. Var jau ritīgi nopakoties, bet nav vērts braukt. Pieļauju, ka man nebūs ērti arī šitā braukt. Būs. Nu uzvelc ceļsargus un būs labi. Nē, silkšana jau viss, bet vienkārši par to, ka esmu pieredzis, ka man tikai te tā bišķi kaut kas traucē, un tagad būs milzīgi zābaki, ceļsargi, ceļtā bruņi. Tā jums ir liela galva? Ir emizmērā ķiveri. Uzvelc, pamēģināt. Tā Valtram derēs. Pamēģināt. Kā tev vajag vēl lielāku? Nu, var jau vienu, ķiveri jau var vienu. Nu, pagariku vēl ir. Es nezinu, vai šitā ir lielāka vai mazāka. Es teikšu godīgi, es viņu varēju uzmaukt virsū. Šitā ir lielāka, bišķīt. Šitā varēju uzmaukt virsū, bet... Vaigas spiedīs, tas normāli. Nē. Izskatās, ka tā ir piestāv viņam. Tā sejas formām, pie sejas formām. Cilvēks uzvalk ķiveri uz sekundi. Šitā ir, šitā ir. Kuč jums tik sarežģīt, mēs uzvalkam vienkārši visu čilu, nekas netraucē tev te tā. Nenīši, bet. Jā, mēs nenīši. Arčs es gāju apģērties pa savām kaut ko? Viņš teica, jā, ka viņam būs jau te pavērot. Viņam pavērot. Kā Arčs mums te vēl, ubļa. Ej! Paskaties savu sponsoru man. Viņš tā cieši. Kur ir viss mazās jau? Malcam ar močiem. Rakstiet viņam. Arturs Virdznieks. Viņš ir brīvs visām mazajām. Jā, es arī. Jā, nē, šitā, jā. Nē, tu uzkāp. Nē, tu esi tikai monster meitenēm. Jā, monster un tādām skaistām meitenēm. Neoficiālā daļa, reka oficiālā daļa. Ašo, tu pagāji Francijā? Jā. Francijā patīrs, jā? Labi, parādi, kur tie lielākie lēcieni, kas man šo jāizpild? Nezinu. Tev tur vajadzētu reku noskrabot. Te, tur, nu te vairāk ir. Te jau nav. Te nav, jā. Vajadzēja Rucavā aizbraukt varbūt. Sākumā jāpabrauc vispār normālā motu. Vai, aizgāja. Nerodas ārā man prasa. Arčs izstās pēc ritīgā mehānika šobrīd ir īstenībā. Viņš ir bošs. Bošiks. Kur man jābūt? Galvenais atbalstītājs. Šodien brauksim ar gāz. Paskaties. Ir jauns rekurā sardziņš. Ir, nezinu, vairs nekas. Nē, reku jauns, ir zobrats jauns. Šits arī var būt jauns. Tas vēl jauns. Amortizācija ir tikko pēc apkopīts. DZB Suspension Works. Es biju amortizāciju iedevis meistaram. Bet tu skrūvēji viņu kopā, Es saskrūvēju kopā, jā. Jā, to viens pats pirmo reizi. Bet kā tev liekas, tu normāli to skrūvēji? Jā, es visu skrūvus pieskrūvēju. Ko varēja nošķirt? Tikai ķipka uz galdu paliek viena lieka, viņš tāds... Neviens liek, nebija neviena lieka. Galvenais, ka viens skrūva pārnepaliek, tas ir pats svarīgākais. Mums tomēr vēl ir riepas arī papildus komplekts. Ja nu jūs maucat vaļā un pārcitat. Es tieši nezinu, ko tu esi izdomājis, ka mēs te ar Arčiju taisamies darīt tagad. Jūs galvenais mērķis bija šeit tikai ierasties. Jā, mēs visu gadu mēģinājām. Reāli.
Nē, īstenībā mēs sākām mēģināt tikai augusta 2. pusē. Bet reāli sarunājām jau pagājuši gadu. Viens ir. Tas ir, wow! Arčī, tu saproti, bļa. Nu, cik tas stīvs, es tā kā kiborgs, bļa, ubica, bļa, Ak, Dievs, man šitā būs jāslēgā gaini. Tas reāli ir treniņš. Ko tu parakstījies, ne? Es biju domājis, atbraukšu ar savu ketiņām, ko bišķi pagāzīšu. Jā, tā iznāk līnijā. Mēs jau beigās uz trasi iesim. Uz aprilaikiem. Nu, jā. Bē, Vārš, man ņemam šitos sargs mājās? Šie jau arī ir normāli maksā. Nē, bet viņi ir normāli. Jā, man ir relikvijas. Valteram ir relikvijas. Tas labs, ka man ir vēl dārgāk nekā tavējai. Galvenais bišķiņ tik daudz. Jā, bet gāze arī jau ir jūtīgi. Jūtīgi, jā. Nē, es zinu, ka citiem ir tāds, ka viņš tā kā sprūst, nesprūst. Nē, te ir viss. Smagi, Te ir čotkīs. Nu, profesionāli tomēr. Mēs vēl bišķiņ dod, tad... Tomēr tu ne pēc kādu vakarējā neizskaties. Tu esi iedoši pilnu un pārraušu. Bot pilnu gan neiedod. Galvenais ir apģērbties konfidenci. Normāli. Tas maz ritīgi ir te ceļu sargi. Tā ir tas memčiks, kā tu apģērbies un izskaties, tur ritīgais nāzes un tā tur bēdz. Knapareiz pabraukt taisnā līnijā. Jā. Lēnām. Knap vispār varēs uzsākt. Jā, tas jau būs. Labāks Es tev varu pateikt to. Tur tā uz bāks virsū kaut vai. Tas būtu Nekā uz pareizāk, aizmuguri. jā. Ko lai man kuti noliņas bišķiņ braucot, tad tik jūtas. Tic man tev, jebkur, kur tu sēdēs kutinās viņas. Mēs tur aizstumsim un tad tur sāksim. Jā, nē, tas jā noteikti. Tad bēngo paņemšu arī. Nopirkt no Arčī, negribot bēngu. Tā. Es nezinu. Re, kur ir iedarbināšanas poga, sāksim ar iedarbināšanu. Labajā pusē ir iedarbināšanas poga, kreisajā ir noslāpēšanas. Tā. Kāda poga? Nu, noslāpēt, lai beidzās viss pasākums. Tā. Mums to vai skatītājiem? Jums? Jā, viss tāds, ka Visiem ir stāsts. Re, kur kreisajā pusē ir sajūgs, labajā pusē ir priekšējās bremzes. Tās nespiediet. Šajā pusē Arčī. Nav aizmugurējās, ne? Re, kur ir aizmugurējās. Bet tad, kad tu spied aizmugurējās, piespied sajūgu. Lai tev nenoslāpst, jā. Tas ir bijis, tu uzkāp uz ričuku un minies vienkārši. Nekādas problēmas, nedomā pa neko. Tu jau arī nē, tu viss automātiski notiek. Beigās ir vies. Tā kā mašīna, ja, kad tu brauc vienkārši aiziet. Šis ir tas ātruma pārslēgs, jā. Jā, pagā. Pirmais uz leju Pirmais uz leju, pārējai uz augšu. Jā. Kā tu dabū uz augšu? Tu pat īstenībā būs, zini kas? Tev pat tas zābakais sākumā būs grūti just, ka tu pārslēdz. Ka kaut kas notiek. Jā, jo viņš ir tas zābaks arī smags un visu. Jā, es tad jūtu. Arī, kad tu spiedīsi pakaļ reizes, nemaz neizjutīs, cik tu viņš stingri spied sākumā. Cik forši stāsti vienkārši lietas. Bet būs labi. Mums ir dirsā. Es nezinu, vai vajag skriet. Jā, jo tagad tu skriet, tad nenormāli tīzelies. Kur jums ručus? Es gribu ķipā širo ten. Es gribu aizmest, pieķert un apakaļ. Sākā. Čuvaks grib jau. Jā, arī šis Factory Riderings tāds vienkārši. Es esmu stokā, vienkārši stokā. Ja čuvaks iznāk stokā, tad rekā viņš ir. Tu zini, ir tās spēles, ķip. Un es esmu vienkārši stokā, ķip, tas tur NPCs, ko tu var izvēlēties. Filmē, lai citi iemācās. Caur abiem aiztaisam. Tad caur vienu, kur ir lipiņi. Lai tā lipiņa, mēs paņemam aiz lipiņas, aiztaisam. Tad mēs aizpogājam, bet es nezinu, vai poga strādā. Piedarbinās, nospiedīs sajūgu līdz galam, tad nospiedīs kloķu uz leju, kad tu jūtīs, ka viņš ieslēdzās ātrumā. Un tad tu sāc lēnām laist sajūgu vaļā un bišķiņ dos gāzi. Cik ir bišķiņ? Nu, bišķiņ. Tu jau vari pamēģināt, iedarbināt un redzēt, cik viņš Jā, pagaid, man viņš... Es varu saprast, kas tur notiek. Tā, pirmais ir uz leju, tad ir uz augšu. Jā. Vienreiz, tu jūtīs, ka viņš pārslēdzies. Bet nespējuši sajūgu. Nē, labāk ar, ne? Ko tad? Uz otro slēgta sajūgu. Mēs pāris neslēdzām. Nu, tad slēdz bez. Jau pēc tam
Tu neteici, ka ir tik jūtīgs, be? Es knapi iedevu. Leju? Jā. Tā ir malā. Viņš otrajā jau iesniedz. Nenormāli jūtīgi gāze, jā. Tu redzēji, es tur bļāļu knapi, es nevarēju izbraukt bļāļu, jo es... Kā tu vari vienmērīgi tā kā iedot to gāzi? Nu, ķipa šitādā lēnā ātrumā. Lēnā baigi ir grūti. Jā, es nevarēju vispār Lēni nevar iedot vietā. Nu jā, vai no ātri, vai nebrauc vispār. Bļāši reāli nav viegli, es reāli tā kā... Nu, tāpēc, ka raustās riktīgi, vai ne lēni braucot, viņš tāds asis ir riktīgi. Es tā kā, ķipā, es reāli gribēju vienkārši tā prātīgi izbraukt. Es knapi iedodu ručku, viņš uzreiz... Pat prasi jau tā nav. Tik traki nav pat tās braucot. Vairāk. Šitas ir traki, tā kā Valters tikko izbrauc, man bail pat sākt mēģināt. Valters jau tāds bišķi mierīgāks, man liekas, es bišķi pat traku, darīšu uzreiz jau sākumā. Nu nē, galvenais ir nemīst. Pirmā reize visiem ir. Ew, to ručkā! Spien! Droši jūtaties, aizies gāzi. Laid vaļā, sajūg! Tev labi jau iet. Jā, diezgan labi. Tu redzēji, kā es tur... Tu kā iz ratā parādi, jā? Tu tā kā gribi, nu, čīstais reāli atšķies pakastim, šit, ne, nauda. Bet zini kā ir? Labāk ir tā, ka tu viņu, ķipā nevis, ka tu iedod, viņš tā noraustās, tu uzreiz atlaida, ne? Labāk tu iedod, lai viņš tev paraud, tu mēģini tādu arī noturēt. Jā, tā mēģinā. Jā, tad tev būs vieglāk braukt. Sanāk, ka viņš tev tā sāk rausīt, tev arī stress iet uz jau. Jā, es saprotu. Uzsākt tā kā... Projau. Jā. Būs, jums sanāks. Valteram labi sanāks. Jums sanāks abiem. Zip kā viņš tur dod gāzi. Jā, apsāks nāk, tu skrabos tu. Ļoti labi! Kāds tev ir, ko tu sagaidi no šīs? Es nezinu, man bail. Šīs būs traki. Es bišķi pēc lohi izskatos, man šķiet. Aureko Valters brauc. Sajūga arī labi jau ir Viņš atlaists. uzreiz sponsor dabūja. Aiziet! Pirmā diena sponsor. Paskaties, nofočē viņu. Man jau ir taks apčēts, vai čau, davai nāk. Jābrauc. Viņš jau grib izvairīties tikai no jābrauc. Ko viņš tik milzīgs? Pastāst, kā ir. Tā vislabāk var teikt saprast, vai tu zini. Es izspiešu sajūgu, es piedarbinu. Uz leju pirmajā. Jā. Stingru uz augšu otrajā. Bremzi ir šeit uz leju spiežu. Tad man jāatcer, ka es mācējuši izdzīvot. Jā. Un pamēģini iedarbināt un gāzi bija šī. Sajūst, cik viņi jūtīgi. No jēpā. Tas ir pirmais, ko es teicu. Eti skaties. Nav tik vienkārši, jā, tu redzēji, man nebija tik vienkārši. Viņš tāds skaties, ķip, baigi viegli. Re, kur visi sponsori. Paldies sponsoriem. Jā, paldies. Šodienas sponsoriem. Paldies visiem atbalstītājiem, kā arī paldies mammai un tētim. Ei, tu! Es gan iznokrit. Cik tālu? Man liekas, ātrumā neielikt pastum moc. Nē. Lēnām vai? Aiziet! Tas ir traki, bē. Reāli, vispār nav Es jau domāju, aizies viskī troto. Man arī likās, ka aizies to līdz šitas, te vienkārši. Man vajag atkal apgriezt moci. Pēc šitās pirmā brauciena es uzreiz sapratu, ka es vairs nekad Robertam nevaru dirst, ka vajag vairāk dot čadā sačos. Pareizi, jā.
Viņš jau vispār bez gāzes tagad brauc. Osā gāzi dot, bet tev vajag ātrāk braukt, lai likt otrajā. Vēl ātrāk? Jā. Tad es ar pirmo visu dienu braukšu. Ko, brauc te? Jā. Vismaz vēl nākot, ne? Man kāds divs tev vajag vēl. Nu, tā vajag braukt. Tu netur kārtīgi to ruču? Nu, es sāku turēt tur tā viņa kārtīgi. Pirms tā mēs viņu ķipa turēju širā virsū. Tikai tā, lai ķipa bišķiņi to gāzi. O! Bosch Racing. Viņš tagad apdirstās. Skatās uz to viņa roka, viņam tā viņš iedeva gāzi, tā roka šitāda. Es tas saku, kad ir bijis vairāk gāzi, viņš apdirstās. Skaties. Viņš to roku vienkārši vaiž vaļā no stūra. Var redzēt, ka čokam ej. Ārķis tu noskrapos, jā, stūri pa zem. Robim Heibeļ būs nolaust. Pizdā būs Robim. Laikai pasaka. Oi, čoks apdirstās tikko noteikti. Pasties, Brauc! Cik skaņa jau pilnīgi nāk ārā. Tu redz, ka čokam panika sākās. Ārčim panika. Ārčs varā. Paņem to mo. Viņš tikko tādu paniku. Pārdomā dzīvi, čoks. Nahu, es vispār kaut kam tam piekrītu. Ārčī, šitas bija labs jau. Tu gribēji izlaikt, bišķi, jā? Es braucu, es tās labi vienmērīgi dodu. Un vienkārši vienbrīdis tās man bija bišķi vairāk vienmērīgi. Pēkšņi es, braucu 100 km/h un jāmet pa nažiem. Tur Notikās, mēs stāvpi būs. Vienā brīdī, un visi veži. Ej, to dirst! Ārčs, kad es apdirsās tikā. Es domāju, ka jābrauc pa trasi, jo neviens nebrauc tagad. Jā. Tur tā. Valči redzēja. Ārčs arī tā kā tu iedev to gāzi galā, tā arī tā tu uzbrauc. Es uzmaukšu, mēs kaut uz sānu un cerēšu, ka Nē, tu pat neatrausies no zemes. Varbūt neatraušos no zemes, bet no močes paļubom kā atraušos. Piecelies kājā. Pamēģini pabraukt kājās vienkārši. Tas saucās Arčī piecelies kājās pabraukt. Čoks, tas sekundi. Es skaties, kas te būs to pīgāriem. Viņš tā ir šajā brīdī, viņš ir pilnīgi apdirsies. Viņš domā, ej, to dīt. Atkal tā pat vieta. Čoks sāk darīt pilnīgi visu, ko varēja darīt moci. Kas tas tikko bija? Cilvēks skatā. Pilnīgā dirsā, man bail. Viss cieņ. Tev arī jau tu labāk māki. Valders ir pro, viņš ir reāli jau dzīves Viņam tas ir kaut kā jau gēnos ir jau. Zemapziņā viņam. Stāja jau ir tur jau. Apsties jau kājiņi iet. Bet mums Arči patīk, kā tu piecēlies. Jā. Izbrauc te vēl. Tā, lai tu esi gatavs iet uz lielo trasu un ejam. Nā. Kādu lielo trasu? Valters jau tagad ir gatavs ar pārējiem braukt. Paskaties uz viņu. Viņš jau pēc profiņa izskatās. Viņam vispār pirkst. Arčs ir vismaz priekšā ķiveres aiztaisīšanā laikam. Tad, kad tev kādā vietā tas godēļ būs tā normāli jāiet. Kur viņš aizbrauc? Kur aizbrauc? Motokros tēliņš vēl nav vien mūroku pa mežu jābrauc. Arčs sāk dot gāzi. Vismaz. Vismaz. Beidzot, vairs nebaidās. Varbūt kādreiz arī dzīvē ieliks otrajā ātrumā. Vai jau otrajā? Man liekas, ka nē. Nav. Pazies te jau spūri viņam ir. Jau jāpašpūri. Paskatiet. Jā. Neapgāzās, nepazūd. Tu negribi malā paiet tur viņš? Nāks, leks tev virsū. Viņš gan jau neatspēc. Ir, man liekas, otrajā. Ir otrajā, jā. Normāli. Tagad tev.
Brauc šurp! No gāz! Nav! Pēc kā viņš ieliku? Viņš nevis cēla uz augšu tā, izvilka kāju cauri. Oho! Apsēžās, uzdod jāspiecinās agal. Galvenais vēl tas. Jā, brītīgais nāc. Viņš arī tā konfidenti palika. Tagad ielika otrā ātrumā, aiz uzreiz cits. A, to pirmo jau nevar. Obā. Kritiens! Tur ir kaut kāds. Nē, brauc, rekur! O tas ir ātrums viņam tagad. Arčs, bet viņam mēs nākamgad MXGP. Jā, kur ir uplīgs līgums, vēl es nesaprotu. Jā. Jā, vairs nav ko. Viņš arī gatavs trasei. Vai, kur Roberts tagad lēkās ar mocu? Es vienreiz. Uz bungādiņas aizgāja pa dirsām. Kur jāsāk? Viņš netā laiks. Džeks tikko ratā parās. Viss jēdz brauc. Es uzfilmēšu, tagad tas ir 6. Aiet labāk vā. Oh my god! Vot tas, ko viņš... Es esam tādi bomā. Gāja tai pagriezienā vienkārši. Es ieliku šino storijā. One clip from today's session. Tā čilo uz tām oču vienkārši. Tās ir pīzdā, man likās, ka es jau kaut ko varu izdarīt. Tagad es sapratu, ka es esmu bombārs. Viss konfidents, kas mums bija, ir vienkārši padīrs. Uz lielo trastu neiesi. Gali gulus, Džeks. Matīs mēģina uztaisīt sūdus kaut kādus. 2 dienas apakaļ Matīs teica, ka viņš nebūs. Un tad viņš teica, nu varētu jau dabūt izbraukt, bet nē, nevajag. Roberts, vispār kāda tev pirmie iespēja? Ļoti labi jums sanāk, tagad jāiet uz trasi normāli. Matīs slēgs tūlīt. Palaid garām. Matīs treniņu biksēs ir ātrākais trasē šobrīd. Tur ir baigi izrakts? Nē, tur ir. Nu, tikko teica, ka tur ir diezgan traki. Nē, tur ir zini, tur ir tā. Valters brauc trasē iekšā. Mums tikko teica, ja Valters tiks līdz turienei, tad viņš varēs izbraukt trasi, jo esot izrakts. Aiziet! Valters brauc trasē. Bet viņš šoīt no trases nobrauks tur jau pa sādi. Pasties, man brauc. Ritīgi līdzan trasi ir. Ātriem atbrauc! Vai te? Mierīgi! Ej, tu dirst! Bija ļoti labi. Bija labāk nekā cerēts. Viss ir super, jādod vēl gāzi. Pat nenoslāp nevienu reizi. Jā, un atbrauc, neticam ātri atbrauc atpakaļ. Vērtējums ir 8 no 10. Un es izbraucu cauri, man tāds, nu nevar būt, ka viss tā trasa ir tāda, un es sāku braukt tur, un tur ir pilnīgā dirsā vienkārši. Tur iet šitā, ten viņš tas moks. Jā, tāpēc, ka tas ir tikai tāpēc, ka lēni brauc. Ja tu ātri brauc, viņš tur iestājas. Jā, es tur nolīmējos gandrīz. Viņam jau sāk iet. Viņam jau sāk nēsāt. Viņš jau sāk palielināt savu vidējo ātrumu trasē un cerās, ka varbūt aprilaiks arī paliks zemāks pa 1 minūti. Jauns līkums. Davai!
spridzināja. Viņam ir fokus. Tātad Valters ir apbraucis savu pirmo pilno apu motocross trasē. Brauc pa... Jā, tā. Nu, Arčī, gatavs? Jā. Kāds Valteri pirmais aplis pa lielo trasi? Gandrīz nokrit tikko. Bet aplis bija labs, man patika. Ļoti feini. Viņš atbrauc, nenogāzās, nenoslāp. Tā kā viss ir veiksmīgi. Pusdienu pārtraukums žekiem. Jā. Toms ir tas, kā viņi visu uzmanību skatījās, ka es te braucu. Sekojam Arčiem! Tur ir tāds! Viņš karočais šitā galda, tas labais līkums ir, vai ne? Un viņš vienkārši, viņš tur iemauc, un vienkārši gadījis tamplīnam pa malu nopisāja. Viņš vienkārši tur tā. Bet tu izlaic, Robs tieši tikko teici jālec, es tāds nē, es vēl nē. Es nezināju, ka es izlaiku. Jūs veišādamies, es iētu braucu, es tā rēcu aiz muguras. Zini, kāpēc viņam bija, kāpēc viņš sāka ātri braukt? Arčs tā ritīgi arvien ātrāk, man liekas, sāka braukt. Tāpēc, ka es no muguras viņam braucu. Viņam tā panis, skies, Arčam likās tur pīzdā, gan arī izlīmēs, skies, tik smieklīgi, tas viss tajās knaps sanes uz sānu. Tas bija viss. Arčs panāžiem, ej, tūdīt! Viņš veič tur tajā stūri jēbal, tas skats kāds bija. Viņš vienkārši knapi, viņš jau iet uz galda sānu, un viņš jau iedod ručkārīt, lai ēdīs, un viņš kaut kā pēdējā mirklī izlauz atpakaļ trasēs, domāju, what the fuck. Valters tur riktīgi cenšās turās pie dzīvības un Matīs vienu roku brauc blakus. Zolīti bija. Es tā apdzirsos, ka tu mums laik brauc klāt, un viņš brauc šitā, dēļ. Es domāju, es sākšu brauc, lai Matīs atpišķies. Ew, bet kur, te sākumā normāli gandrīz nolīmē, ne? Bet viņš tik čotki pa špūrītēm visur izbrauc.
Tā vienā, tur, kur tu āršgadījis nobrauc no trampu, viņš tik smuktā iebrauc, tik izbrauc, viss čotka aizbrauc. Gandrīz jau izlaisis tā arī. Nu, varēja jau, bet es tur mēģināju jau vairākas, bet jāsaprot, nevar tā kā Arči jau vienkārši iedod pilnu rūķi, davai, bohai. Nē, bez. Viņš, ka brauc, viņš nebrauc iekšā špūrītē, bet viņš brauc uz špūrē, kur ir tā mīkstā smiltiņa, un tur jau ritīgi viegli nokrist. Es domāju, bļā, viņš tik nenokrīt man priekšā, jo es zinu, ka es ar vienu roku nepaspējuši sabremzēt, vēl filmēt un vēl vispārējo. Jā, es skečī brauc. Es esmu lepns, ka es sapratu, ka esmu trešajā un es mācēju ielikt otrajā. Tas bija vesels notikums. Jā, un netīt. Neitrālā ielika. Redzēji, kā viņi pasmēja? Saglābās, jā. Kā viņam tur iet. Ir jau pirmajā vēl. Nē, kam naļiku, davai, nekritīs vai nekritīs. Te vajadzēja man braukt no muguras. Tad šis būtu krēšs. Diezgan skaļi viņam ir tur. Vai nu viņš ritīgi do ručkā? Nu neviens no jums tik skečī šodien vēl neizsties kā. Nu, vai nu viņš tūlīt izlaiks vai pirmajā? Pirmajā! Bet nebija jau Neielika, bet kaut ko izdarīja tur, jo kājiņi bija. Kaut ko noraustīja. Ko tu teici? Tu laikam pirmo ātrumu. Jā? Es ieliku otrajā? Nē, tu visu apla pirmo ātrumu. Nopietni? Nu jā, nu. Brauc vēl vienreiz. Vēl vien? Tad pasaka man, ja es neesmu otrajā. Es tev rādu. Kā viņš kājās uzreiz piesējā? Obrāvās, what the fuck, vienkārši, Čoks pats nereālā haipā vienkārši ir. Arčs mainīs sporta veidu. Postīvs, ko, man? Slēpies aiz kokiem. Jau moši tagad ejam patstrādāt kādu lecienu, vai viņš pamēģina palikties? Jā, Bišķiņ! Ne jau, bļa, Šitajā ne, uz tad to jau. galda, reku to. Nu tur var Tur būt būs droši ritīgi. Vai arī to īstenībā tur ir Reku jau palicās tikko. jau trešais leciens šodien. Arči jau tikai pa lekšanu to var. Viņš jau triks tur taisīt. Jā, ka iet. Wow, vēl ir! Lek 7. Es iet tā, ļoti smuki izbrauc. Neku, ej, tu dīs. Viņš visur lēc, viņš visur lēc. Viņam neinteresē, viņš tik izlaik. Viņš es braukšu te mazo apli, tikai lai lēciens sanāk.
Opa! Viss kārtībā. Arčs laikam nokrašoja. Okay. Tā. Nobraucam. Tā. Kur viņš ir? Bet bija riktīgi labi, ne? Nokrašoja. Jā. Es nolikos gar malu. Uzbrauc atkal sānu. Nu, tur ir riktīgais kalns, un es katru reizi uzbraucu. Šoreiz uzbraucu, es gāzēju, aizēju pa labi, gribu pa kreisi, braucu pa pašu malu. Labi. Turpini? Brauc, jā. Es arī gribu pabraukt. Baigi muļķīgi bija nokrist. Ej, dirst, mans rokas ir vienkārši, viņš krīt nošķitā. Man arī pa mazo izgāst. Robim arī augsts ir. Sasitos. Ko tu izdarīji? Tur tā tagad. Noslāpēju, un tagad viņš smiesies atkal. Kā viņš nāca pat aizdo pildā čadā. Mums viss. Ejam ģērbties nost. Ceļi ir nobersti, tas nozīmē labi, kad spied kopā Jā. motociklu. Jā. Bošanieks. Un paldies, Robert. Paldies jums. Paldies, ka būs vlogs varbūt. Kaut kā. Varbūt. Tagad ar 1000 šito subscribers jābrauc. special. Paldies. Parakstīja sponsors pēc šodienas jau.
tos atstāsim īstajiem braucējiem. Un tad Valters aizbrauks uz šito būs, jā. Tu kā profiņš, kā tu vērtētu mūsu iesācēju brauciens? Nu, ņemot vērā, kā jūs sākāt, progress pa dienu bija baigi liels īstenībā, Džeki. Viss cieņa jums. 2 dienas. Un tad es braucu tagad tas čokas. Tagad tie, kas te braucu šodien. Tie jau nebija projekti. Nu jā, bet 2 dienu laikā es varētu. Šeit Viens, Kur otrs teikt. Ka nesavāc neko Valter mājās, piemiņai neko nevar ņemt. Es par to pat neaizdomājos, bet tu gan pārbaudi viņu kabatu. Te čigāneļu bļāviens. Piediet like, subscribe un šērojiet šito video visiem YouTube, storijos, Instagramos un draugos LV. Paldies, e-pastu sūtat man. Atstājiet pāris vārdus komentāros. Atbrauc tikko mājās. Tur bija riktīgi traki ar Matīs un Robertu. Riktīgi traki, Džeki, paldies viņiem. Paldies! Paldies!